Labi, Mārtiņ, tu parādīji, kā var to izdarīt ar profesionāla instrumentiem, bet kā mājas apstākļos to mēs varam izdarīt? Mājas apstākļos sakām, mums palīgā nāk šis universālais instruments, kurš visiem ir mājās. Nu, noteikti. Ar sievietēm viņš mēdz būt. Tātad, ko mēs darām? Liekam trepītes, lai vieglāk ir tik klāt. Pakāpjamies un sākam ar šo plasmas, kas ir ļoti uzmanīgi jāņem nost, jo viņš laika gaitā paliek švaks un trausas. Liekam apakšā, pabīdam skrūvgriezes, paliecam viņu smuki nost, noņemam plasmas. Tālāk vajadzētu uzpūst nedaudz eļļu, lai vieglāk ir izraut tapiņu ārā, jo laika gaitā tur saklējās putekļi, oksidējās, nosūbē viņš grūti nāk ārā. Tālāk ņemam, paspiežam šeit no augšas bišķi tapiņu, lai iznāk ārā pats galiņš. Un tad liekam skrūvgriezi iekšā, tā nedaudz ar spēku viņu stumjam uz leju, kamā viņš atbrīvojās. Var arī līdz pašam galam stumt ārā, tad būs grūtāk ielikt. Tagad viņš principā mums ir ārā. Ko mēs daram? Piespiežam logu bišķi klāt, lai droši, sagriežam roku tur vidējā stāvoklī un gāžam ārā augšu. Un viņš turās uz apakšējiņģi. Un ceļam ārā vērti. Un vērti mums ir ārā. Un tas pats ir, lai viņu ielikt apakaļ. Sākam ar apakšu. Liekam iekšā apakšseņģi. Liekam iekšā augšu. Ar to pašu skrūvgriezi mēs viņu varam pastumt šitā iekšā. Taisam roku tur ciet. Un liekam apakaļ plasmasiņu. Un viss ir gatavs.